Sveiki, skatītāji! Mēs atkal tiekamies sarunās par svarīgo. Un, kā tu varbūt esi jau pamanījis, šīs sarunas ir par visām tām iespējām, kas dzīvē var sniegt izaugsmi, transformāciju un pārmaiņas uz labu tavai personībai, taviem iekšējiem aspektiem, tā, lai tu pa dzīvi ietu harmoniskāk, skaistāk, labāk, ar prieku un atvērtību. Un šodien mans sarunu biedrs un viesis ir Juris Pitkevičs. Sveiks! Sveiki, Kristi! Nu, man ir ar tevi droši vien mazliet jāiepazīstina tos manus skatītājus, kuri tevi nepazīst. Tātad tu, vienā vārdā sakot, esi ciparu psihologs. Es vairāk sev saucu ciparu psiholoģijas mentors. Jā, ciparu psiholoģijas mentors. Un tā ir tāda, gribas teikt, kā salīdzinoši jauna, es to saukšu par disciplīnu, jeb tāda zināšanu apjoms, ja, ko cilvēki arvien vairāk sāk izmantot, kas kļūst arvien populārāka, līdztekus daudziem citiem tādiem virzieniem, plūdumiem, kas šobrīd ir strāvojumi, kur ir pasaulē. Jo, protams, mēs katrs meklējam kaut ko tādu, kas mums rezonē un kas var palīdzēt mums dzīvot un justies labāk. Un tad tomēr, lai vai kā man to negribētos, bet pirmais jautājums man ir jāuzdod par ciparu psiholoģijas atšķirību no visiem citiem šobrīd jau pieejamiem un zināmajiem ja, tādiem virzieniem, jo es pati jau esmu arī paspējusi papētīt to visu, mēs esam ar tevi tikušies, un man interesē tevis paša formulējums, varbūt 1, 2 vai kaut kādas 3 svarīgākās lietas, ar ko šis atšķiras no visa cita, kas jau ir pazīstams. Jā, ļoti labs jautājums. No atšķirības kādas? Atšķirības ir tādas, kad ciparu psiholoģija ir tā zinātne, kas var atbildēt uz jautājumu, un ne tikai uz jautājumu, bet izskaidrot, kā cilvēkā ieliktais talants viņu var īstenībā ievest arī bedrē. Jo, cik es zinu, pārējās zinātnes to neskaidro. Viņas skaidro vairāk īpašības iedod, cilvēkam iedod arī sapratni, ko viņš var izmantot, kādu talantu viņam ir. Arī ciparu psiholoģija iedod talantus, varbūt no cita rakursa bišķiņi arī, jā. Jo, kā saka, cilvēkā, kas ielika talanti, tie baigi neatšķirās, viņi jau ir ielikt visu, jā, tā kā tur visi zinātnes tāpatās ap to grozās, bet katrs no savu kaut kādu rakursu ieiet. Ciparu psiholoģija vairāk iedod tieši to skaidrojumu, kā tai dvēselē vieglāk iet pa ceļu, tāpēc, kā ir tāds ego, un ego visu to pasākumu, kā saka, prihvatizē, savāc sev, līdz ar to viņš viņš ieved cilvēku visbiežāk krīzēs. Arī tas viss mehānisms, kā darbojās, to skaidrot ciparu psiholoģiju. Un tā ir tā galvenā atšķirība, kuras neesmu redzējis citās zinātnēs. Viss tur ir forši, bet es neesmu redzējis, ka cilvēki, kā saka, pasaka, tev tāds talants, bet tas talants tev tikpat labi var ievest arī pilnīgā purvā. Ja? Vajag saprast, kā tas talants strādā, kā viņu izpaust tajā pasaulē, un kas ir tie momenti, kas traucē un iedot atslēgas, kā labāk cilvēkam to realizēt. Un tas ir ciparu psiholoģija vispār ir par dvēseles realizāciju, bet fokus tiek pirmām kārtām likts uz ego. Kas ir tavas personīgās ego lamats? Man būtu interesanti uzzināt, un vai tu esi viņās nonācis, un kā tu tiki no viņām ārā? Jā, super. Protams. Ego lamats viņas visu laiku ir blakus. Ja? Un pateicoties tam, ka es to labi caur ciparu psiholoģiju apzinājos, sapratu, izpratu un sāku darīt darbības, kuras man ved ārā no turienes, tad līdz ar to es esmu jau iepraktizējies labāk realizēt savu enerģiju tieši caur tiem instrumentiem, ko dod ciparu psiholoģija. Savādāk, ja es nedarītu kaut kādas noteiktas lietas, ko tieši ciparu psiholoģija man piedāvā, nav variantu. Ego lamats manā, tieši manējās šaubas, neizlēmība, nesapratne sēdēt tajā. Kā saka, ja ilgi sēdēs tajā, tad var depresijā aiziet. Ego visu laiku grib attiecības veidot. No vienas puses talants, no otras puses lamata. Ja? Kā to darīt? Tas viss ir atbildes ciparu psiholoģijā. Komfortā var sēdēt ilgi, neko nedarīt. Tas ir ego lamats, manējās personīgās. Ja? Ļoti daudz lamats ir. Ir vēl vis kaut kādas lietas, un es vienkārši saprotu, kā tas realizējās, kā tas ego strādā, es viņu atpazīstu. Izoperēt ārā es viņu nevaru, bet te ir tā lieta, ka es varu viņu izkopt un ievest citās sliedēs.
Vai tas nozīmē, ka tu principā kopš iepazinies ar ciparu psiholoģiju un pats praktiski viņu pielieto loģiski savā ikdienā katru dienu? Vai tas nozīmē to, ka tu tomēr no rīta celies, tu jūti šo savu ego aspektu? Viņš man tur ir, viņš man tur vienmēr grūzda, viņš vienmēr man ies to pusi grib pavilkt, bet tu tā ļoti apzināti ej no viņa prom ar konkrētām darbībām? Jā, es eju prom, bet es gribu teikt, ka man tagad jau ir vieglāk ar viņu. Tāpēc, ka ego, kad mēs viņu neapzināmies, ja viņš ir iebraucis savus sliedes, viņš ir iebraucis tādas dziļas sliedes savus, pa kur viņš brauc. Un tad, kad mēs saprotam, kas jādara, mums ir jāiebrauc bišķiņ citas sliedes. Sākumā tas ir bišķiņa tāda piepūle, tur ir mums grūtāk varbūt drusciņi iet sākumā, bet pēc tam, kad mēs iebraucam, tad iet vieglāk. Tas nenozīmē, ka tas ego negrib uz citām tām vecām sliedēm kādreiz aizlikt apakaļ. Viņš grib, bet daudz vieglāk. Ir vienkārši lietas, kuras vajag darīt, un tad tas ego, viņš netraucēs tā. Un galvenā lieta ir vispār tā, ka tev enerģijas resursā jābūt. Jo ego, tikko kā mēs enerģiju, kā saka, zaudējam, krīt mums enerģija, tā ego berzē rokas, viņš var, kā saka, atkal šeit būt atkal uz skatuves. Un tāpēc, jā, tā ir zinām disciplīna, viennozīmīgi. Disciplīna, tas ir, kā saka, disciplīna, askēze. Tas ir atslēgvārds visiem. Kaut kādā veidā katram viņš savādāk izpaužās un no cita konteksta ir atslēga, bet tā ir visiem atslēga. Interesanti tas, ko tu stāsti, jo es savā praksē un arī savā dzīvē esmu daudz pieredzējis to, un, piemēram, kā es strādāju ar cilvēkiem, ka mēs meklējam viņu pārliecību pirmsākums. Šīs programmas, ar kurām mēs staigājam apkārt, kas arī zināmā mērā veido mūsu ego, piemēram, ka cilvēks dzīvo ar domu, ka, nezinu, neviens mani nemīl, ja, no sērijas, vai es nevienam neesmu vajadzīgs, vai vēl kaut kas. Un ir šī metode, kad mēs varam meklēt šīs sajūtas pirmsākums, kad viņa ir radusies, un, protams, tas nav tikai šajā dzīvē, bet vispār varbūt ģenētiski, varbūt senči 7 paudzēs tā ir dzīvojuši, un cilvēks to ir mantojis. Un tad, ja šo pārliecību mēs saprotam un tādā veidā mainām, tad arī, tā kā mēs jau to ego varam pielabināt, ja pieslīpēt, varam viņu, teiksim, ar viņu sadraudzēties un iet pa dzīves priekšu savādāk. Vai ciparu psiholoģijā arī ir kaut kādas tādas apziņas pārprogrammēšanas metodas, vai tur vienkārši ir šīs, kā tu saki, askēze, disciplīna, ikdienas darbības, kuras ciparu psiholoģija tev pasaka, balstoties uz taviem dzimšanas datiem priekšā, ko tev darīt, vai ko man darīt, vai kādam citam darīt, atbilstoši viņu cipariem, un tad kļūs vieglāk. Man dziļa pārliecība ir, ka vajag arī apzināties, no kurienes tev ir tā sajūta, ka tev tur neviens nemīl, vai ka tev dzīvē naudas vienmēr trūks, vai tev būs grūti nodibināt ģimeni. Un kad tu atrodi to cēloni, tad tu viņu vari jau ar apziņu arī transformēt. Interesants jautājums. Par tām pārliecībām ir visādi. Tur mēs varam iet pagātnē un meklēt un tā tālāk. Ciparu psiholoģija izriet no tā, ka dvēsele, ka nāk šajā pasaulē, viņai tiek iedots kods, kas ir dzimšanas datums. Ja? Tātad viņai dzimstot, visums uztais kaut kādu foto nospiedumu. To izmainīt nevar. Var izmainīt, ko ar to darīt. Kādā veidā tur ir talanti, tur ir negatīvās visas puses arī iekšā, un tur viss ir. Ciparu psiholoģijas metode tāda, ka caur apziņas paplašināšanu tas iet. Tas iet caur, viens ir konsultācijā, protams, kaut ko uzzināt par sevi, lai saprastu kaut kādos virzienos, kādas praktiskas darbības iedot. Bet ar konsultāciju ir vienmēr arī labi, jo cilvēks saņem instruments, ar ko strādāt, bet apmācība iedod skaidrojumu jau dziļāku, plašāku. Jo cilvēkam, kā saka, ja viņam izskaidro, kā tas ir, jo apziņa, ka papleš, viņu jau apakaļ nevar saspiest. Apziņa var tikai tad plesties, ja? Kā saka, ja izskaidro bērnam, kāpēc ir kaut ko ļoti slikti darīt un kas viņam par to būs, ja? Viņš pieņems sev labāko lēmumu. Ja? Tāpat arī cilvēks, ka viņam izskaidro, pieaudzis cilvēks, ja? Ka viņam izskaidro, kas būs, ja viņš tā darīs, kā viņš strādā, viņš saprot, kā viņam psihi strādā, kā viņam enerģija strādā, kā viņam sev lietot, un viņš to skaidrs ar savu dzīves pieredzi jau saprot, kā viņu tas viss ir ievedis kaut kādās nelabvēlīgās situācijās.
viņš automātiski saprot, jā, ko ir atbilde, ko es varu kaut ko izmainīt, un viņš automātiski ies un mainīsies. Bet tas nozīmē, ka viņš arī tās pārliecības sistēmas kaut kur jau sāk slīpēt sev uz citu pusi, vai ne? Tev jau viss mainās. Tu jau cilvēks savu likteni var mainīt kardināli ātri, ja? Viņš var karmu izmainīt. Ir metodas, visādas garīgās metodas, ja? Viņš ir ļoti, ļoti ātri. Kas saka, cilvēks līdz 50 gadiem var būt pilnīgs nelietis, bet viņš var ļoti ātri sevi izmainīt un dzīvi nodzīvot ļoti labarīgi. Tas nenozīmē, ka karma kaut kāda neeksistē, ja, bet jebkurā gadījumā to var ļoti kardināli ātri izdarīt. Problēma ir tā, ka mūsu domāšanas veids ir visu laiku vecās gultnē kā iemīts, ja, un, kā saka, neveiksmīgā tādā virzienā. Ja. Līdz ar to tas, ka es saku, var ātri izmainīt, nesanāk ātri, tāpēc, ka ļoti grūti ir mainīt viņu. Bet principā viņu var mainīt ātri. Viņu var ātri mainīt mūsu domāšanas veidu, un visu kaut ko var ātri izmainīt. Es nezinu, es skatos uz savu, teiksim, dzīves ritējumu. Protams, ir cilvēki, kuriem es kopā esmu tajā visā mācījies, ļoti daudz cilvēku, kad vairāk kā 50 cilvēki. Ja, man tur, kā saka, ļoti tāda patīkama dzīves pieredze ar viņiem arī kopā būt. Ja. Tie tādi diezgan apzināti cilvēki bijuši, un man paveicies viņiem būt kopā būt. Un tad mēs šitās jautājumus visi esam arī gan caur dzīves pieredzēm izrunājuši, kā kuram ir gājis, un es saprotu pilnīgi, ka mēs daudz ko sarežģījam dzīvē. Viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Viss ļoti vienkārši. Visādas attiecības ar vecākiem, vēl kaut ko. Mēs tur visādas, nezinu, ko tik neizdomā metodas, lai tur kaut ko tur izmainīt. To var izdarīt visu vienkārši. Vienkārši, kas traucē, tas ir tas ego, kas traucē. Ja? Bet vispār enerģiju konvertēt, transformēt var ļoti ātri, un tas nav sarežģīts process. Pēc sapratnes tas ir ļoti vienkāršs process, bet izdarīt, var prasīt bišķiņu grūtības. Ja. Te mēs arī katrs strādājam ar to savu metodu, bet tu pieminēji, protams, šo svarīgo jēdzienu, kas vispār tagad visur figurē un pasaulē ir ļoti svarīgs kā enerģija. Un kas tad ir tas galvenais, kas mums atņem enerģiju? Tas, ka mēs iekrītam ego lamatās, tas mums atņem enerģiju. Enerģijas kaut kas var atņemt, bet ego viennozīmīgi atņem enerģiju, tāpēc, ka enerģija, kā mums strādā, mums nāk prāna, tikko kā mēs ciešam, mūsu ego cieši. Ne jau dvēseli cieši, ego cieši. Viņam neapmierina kaut kas. Vienkārši neapmierina situāciju. Viņš gribēja savādāk, viņš nedabūja to, kā viņš gribēja. Vienalga, kā viņš gribēja šādi, sanāca šādi. Līdz ar to viņš ir neapmierināts, tikko kā ieslēdzās ego neapmierinātība. Protams, arī pakāpe ir svarīga, cik, jā. Tā momentā aizvarās prānas plūsma cilvēkā. Uzreiz neplūst prāna vairs brīvi. Ja, ja cilvēks riktīgi iekrīt tajā ego neapmierinātībā, prāna vispār apstājās. Tātad, ko nozīmē prāna apstājās? Tas nozīmē, ka prāna neplūst vairāk cauri apziņai. Ja viņi neplūst cauri apziņai brīvi vairāk, tad viss talanti, visi tie mehānismi, kas ir cilvēkam gods no dabas ielikts tādas kompetences un viss kaut kas, tas viņam sāka mīnuszīmes strādāt. Tāpēc, ka katrai lietai ir gan pozitīvā, gan negatīvā izpausme. Un viss tas sāk ar negatīvo izpausmi. To es visu arī apmācībās skaidroju. Tātad viņam visi psihiskā matrica cilvēkam ir iekšā ar visām kompetencēm. Visas tās kompetences strādā ar mīnuszīmi. Uzreiz ieslēdzās vēl viens mehānisms, kas viņu sāk enerģētiski spiest savā veidā. Tā ir arī sfēra tāda. Sāk spiest viņu, un katram viņš spiež savādākā veidā. Un to var precīzi uzreiz pateikt. Ko spiež, kā cilvēks izpaudīs sevi, ja viņam tas notiek. To par psiholoģiju visi izstāst, bet no otras puses, ja cilvēks neiekrīt tajās ego lamatās, tad prāna plūst brīvi, un viņš savas kompetences var trenēt un attīstīt, un viņas ar pluszīmi strādā, un cilvēks var paplašināt apziņu. Jo, ka ego iekrīt lamatās, tad apziņa uzreiz sašaurinās. Bet kā ar to ego dīlot? Ja? Nerunāju īsti latviski, kā ar viņu vienoties. Jo viņš tomēr iekšā sēž un viņš saka, bet es gribu tā, un man tā vajag, un es tā esmu pelnījis, un kāpēc ar mani tā nenotiek, un tas nav taisnīgi, un kāpēc mani nesaprata tā, kā es to gribēju. Ja? Šī iekšējā balss, kas virmuļo, un patiesībā katrs cilvēks to savā dzīvē ir izjūts neskaitām daudz reižu, kad šajā daļā tev ir tas tā pilnīgi kņudošā, nepatīkamā sajūta, un viņa ir fizikā, vai ne? Viņa taču ir fizikā, tas jau nav tikai kaut kas, tas tev pilnīgi tur jau vai citam kaklā žņauds, vai citam vēl kaut kas saraujās ķermenī. Tā vienkārši sarunāt neizdodās. Tad jau mēs visi varētu vienkārši sarunāt. Tāpēc, ka nezinām jau, ko sarunāt. Mēs jau viņu nepazīstam, to ego.
tas ego, viņš ir ļoti viltīgs. Mēs visi zinām ego, tas ir, kad es aizēju kaut ko atņem otram. To mēs saprotam ar ego. Kā viņš ikdienā izpaužās katrā sekundē, kā viņš domā, ko viņš grib, ka viņš var būt tik viltīgs, ka viņš visu laiku grib, lai viņam būtu attiecības ar otru cilvēku. Ja nav attiecības, tad viss ir slikti jau, Lai tās attiecības viņam izdevīgas. Jā, tad tālāk, lai izdevīgas viņas būtu, lai mani saprot, lai man mīl, lai būtu godīgi. Es gribu, lai viss ir godīgi. Jā, ir tāds ego, viņam ir ļoti daudz visādi momenti tie, un mēs viņus nepazīstam. Cilvēki, kas ļoti daudz ar sevi strādājuši, un es ar viņiem esmu runājis, un kad es izstāstu šito ego šķautni, un tā, un es sapratu, tu nevari redzēt pats. Skatoties, cik daudz tu esi sevi pētījis, jo arī droši vien es varu pateikt, mēs ar tevi arī esam runājuši par manām ego lamatām, par manām lietām, un viss tas, ko tu man stāstīji, es tā kā varbūt izklausīšos augstprātīgi, bet es to visu par sevi sapratu un zināju. Tas ir vienkārši vēlreiz tāds apliecinājums. Kristīna, kur tu to zināji, un tu vēlreiz saņem apliecinājumu arī, piemēram, caur šo mācību, ka tas tā ir. Un tagad, ko tu ar to darīsi? Kā tu ar to tiksi galā? Tu vari sarakstīt stabiņā uz leju, uz rūtiņu lapiņas, bet kā to notransformēt. Un mani interesē tieši tas, kā ciparu psiholoģija tālāk jau atkal caur skaitļiem var pateikt, bet ko tad precīzi man darīt, jo tā vienkārši nomainīja domāšanu. Piemēram, manā gadījumā, kas varbūt arī ir interesanti, ka man ir šis septītnieks, tu droši vien vislabāk varētu izskaidrot, kas ir septītnieks, ka viņam patīk būt uzmanībā, ka viņam patīk atzinība, un atzinība. Un ka, ja nesaņem atzinību, tad ir kaut kāds tāds tā kā mīnus sajūta, bet man nepateica paldies, vai mani nepaslavēja. Bet pat ar visu apziņu, ka tas ir par mani, un ko tam man tagad darīt? Kā man tagad praktiski nomainīt no rīta pieceļoties? Nebūs tā, ka es vairs dzīvē negribēšu atzinību, man tāpat gribēsies. Cilvēcīgi man gribēsies. Jā. Tāpēc jau ir tā enerģija jāsaprot vairāk. Ir tas, ka ego grib atzinību, tas ir viens. Bet kā viņš izpauž, kā tā enerģija sevi izpauž. Iedod piemēru mums tagad, lai mēs saprotam. Tieši par septītnieku varam parunāt. Bet tas ir tikai pa apziņas skaitli mēs runājam, jo ciparpsiholoģija jau nav tikai pa apziņas skaitli. Tas tāds primitīvi mēs runājam, kaut gan apziņas skaitlis ļoti nozīmīgs ir. Tāpēc, ka caur viņu mēs domājam un gribam kaut ko. Tālāk mēs paužam sev caur vispār misijas enerģiju. Tagad tas ir savādāk, bet tur arī morāli ir, un tur arī ir ego iekšā, protams, jo prāta programma sastāda vairākas lietas, ne tikai apziņas skaitlis. Bet, pa septītnieku, tātad, pēc noklusējuma, pēc dabas, cilvēki jau, protams, atšķirās, bet apziņas skaitlis 7, tātad tas nozīmē, ka viņš grib atzinību, viņš grib būt zvaigzne, viņš atnāca šajā pasaulē, lai izzinātu šo pasauli, viņam nekas nav skaidrs, kā te viss strādā. Viņš grib izzināt, tā kā no citas planētas atnāk, grib izzināt, kas te uz Zemes notiek, kā tas viss strādā. Viņš iet un dara kaut kādas darbības, un caur atzinību vadās. Ir atzinība, pareizi darbību darīja. Nav atzinība, nē, to es nedarīšu. Un tas sanāk, kad, ja ir atzinība, tad pirmām kārtām to darbību var darīt, tad citu nevar darīt. Un, ja nav atzinība, tad ciešam, tā kā saka, nedaram to darbību un ciešam. Tikko kā ciešam, prāni neiet, un otrs nav teikts, ka tā darbība ir nepareiza, jo mēs jau vadamies pēc pilnīgi iluzoriem jautājumiem. Un otrs ir, kad septītniekiem pēc noklusējuma gribās būt zvaigznēm, tas nozīmē, ka viņi, ja viņi nestrādā savu personību, tad viņi grib būt zvaigznes, ja kāds cits parādās viņa apkārtnē zvaigzni, viņi var būt tādi indīgi, Bet jāieved viņus kādā gultnē, jāieved tieši siltas attiecības jāsāk veidot. Viņam jāieved siltas attiecības, jādzīvo disciplīnā, lai viņa kundalīnija enerģiju pacelt, jo viņiem galvā hauss bieži ir. Kā paceļās kundalīnija, tā viss ir forši. Un tad ir ģenialitāte, tad ir ļoti ātras idejas realizācija, un tālāk ir darba disciplīnā jāieved, un tālāk ir jāizstrādā stratēģija. Jāizstrādā stratēģija, caur labestības enerģiju jāiet uz mērķiem, mērķi jānosprauž. Un viss, tas ir caur disciplīnu, caur darbu. Bet pirmais solis ir jāieved sev tādā siltu attiecību gultnē. Viņiem grūti ir. Un mēs tagad nerunājam, kad nedrīkst atzinību saņemt. Viss šis process aizved prom, ka atzinība ir sekundāra. Viņa ego viņu grib,
Bet, kad cilvēks ieved šajā enerģijas gultnē, viņš saprot arī, ka atzinība tā ir ilūzija īstenībā. Patiesībā jau vajadzētu spēt atzinību pašam sev iedot primāri. Tur jau tā lieta, ka mums jau nevajag to atzinību no ārpus. Tā ir ilūzija, ko ego ģenerē, ka vajag atzinību. Arī citi grib atzinību, bet vadīties pēc atzinības, tas jau ir tāpēc. Ja nebūs viņi, tu nedarīsi. Tu taču gribi darīt to, dari. Kāpēc tev vajadzīga tā atzinība? Ir viņi forši, paldies. Nav, arī forši, paldies. Uz citiem orientieriem vispārējiem. Un šādu ceļa karti mēs varam uzzīmēt, protams, katram cilvēkam atbilstoši viņa dzimšanas datiem. Tas, kas man šķiet interesanti, varbūt nav īsti gluži korekti, bet tomēr es atļaušos salīdzināt. Jā, astroloģijā mēs arī, protams, izmantojam dzimšanas datus, un tur ir vēl šis aspekts, ka mēs skatāmies, kā tad planētu mainīgais stāvoklis ietekmē cilvēku pēc tam arī mūža gaitā. Ir zināms, ka cilvēki iet pie astrologiem un konsultējas, jo katru dzīves dienu kaut kas pamainās, planētas pārvietojās un ir visi šie dzirdētie jēdzieni retrogrāds un tāds grāds un savādāks, un kurā brīdī kura planēta atrodas. Rada ietekmi uz cilvēku, kā viņš jūtās, kādas lietas viņam dzīvē notiek, vai viņu motivē un ceļ, vai enerģija kļūst mazāk. Bet ciparu psiholoģija, ja es pareizi saprotu, šādā gultnē neskatās pēc tam, kas mainās, kurā dzīves gadā, mēnesī, datumā, vai arī skatās? Skatās arī. Viss cieņa astroloģijai un visi forši, tieši to arī viennozīmē astroloģija taču nāk, vediskā astroloģija nāk no senām vēdām. Džotišs šastrs, kādreiz cilvēki vienmēr arī gāja pie astrologiem. Gudri cilvēki, brahmaņi, viņi vienmēr gāja pie brahmaņiem arī citiem konsultēties, izzināt sevi, kas ir piedzimis, kāds bērns ir piedzimis, lai kāds, kas zina, tas izstāst viņam, kāds viņam enerģijas un tā tālāk. Un astroloģija, protams, arī. Ja astroloģija iedod natālo kartu, viņi iedod tev kaut kādu redzējumu, kas tev ir šajā brīdī, un kas tālāk būs, un kādas planētas ietekmēs. Viennozīmīgi tam ir ietekme, par to jautājumu vispār nav. Tālāk tu saņemot to kartu, tu esi informēts, tev ir kaut kāda karta. Jautājums, kā tu ikdienā ar viņu dzīvo. Un tālāk, ciparu psiholoģija no savas puses iedod tieši arī to momentu, kā tev ikdienā iet, tāpēc, ka tev arī ir. Tev ir personīgie gadi, tev ir personīgais mēnesis, personīgās dienas. Tās ir enerģijas. Tās ir enerģijas, planētu enerģijas, kuras ar tevi ietekmē. Tā nav astroloģiskā natālā karta, bet tā ir savādāk. Tik un tā planēta enerģija tevi ietekmē. Zinot to un protot to izmantot, tu vari sevī atkal attīstīt kompetences un panākt savu dzīvi bišķiņ harmoniskāk. Iedod piemēru, praktisku absolūti no dzīves. Piemēram, vienkārši divos vārdos ir tā, ka cilvēki vispār iet cauri 9 gadu cikliem. Un tie 9 gadu cikli, katrs gads ir priekš kaut kā, lai cilvēka dvēseli var ļoti labi realizēties. Tā kā mēs nezinām, mēs ejam vienkārši kaut kā, tad mēs kaut kā arī ejot, kādu gadu mēs tur ejam un mums baigi labi sanāk, un tad notiek kaut kādos gados krīzes. Tāpēc, ka mēs ar aizvērtām acīm ejam. Tāpēc notiek, mēs varam kaut kāds panākums gūt kaut vai caur ego ejot un mantkārīgos nolūkos un vēl gūt panākums, bet ir kaut kādi gadi, kad būs krīze. Ir vienkārši tajā 9 gadu ciklā daži gadi, kuriem garām paskriet nevarēs. Kā saka, nesanāks. Kur tie ir? Tie ir 4., 7. un 9. Tiem garām netiks. Tiem netiks garām. Tā kā 4. koriģē dzīves ceļu, 7. vispār šķērītēm griež nost un 9. izbeidz to, kas jāizbeidz. Tā kā tur nav variantu. Praktiski kā var pielietot, zinot zināšanas, tātad, piemēram, 7. gads, kurš ar šķērītēm nāk un nogriež. Es pats tagad viņu izdzīvoju vienkārši. Man viņš ļoti iepatikās. Tas gads nevis tāpēc, ka viņš nāk šķērītēm kaut ko nogriež, bet tāpēc, ka viņa galvenā doma ir, ka cilvēks var garīgi augt, transformēt savu apziņu. Lai to izdarītu, ir jāzina, kas jādara. Jāliek fokus uz savu apziņas garīgo transformāciju, jānodarbājās ar to, jādzīvo disciplīnā, un tad tā enerģija tev sāk harmonizēt. Un tad tu vari augt. Tad tā krīze vairāk, tev nav krīze, tālāk tev tas ir izaugsme liela.
Es to sajūtu šogad milzīgi, tāpēc es domāju, man tagad nākošais gads ir bišķiņ pa cita enerģija, vairāk pa materiālo enerģiju, jā. Bet man 7. gads ļoti iepatikās. Man tieši garīgā transformācija ļoti patīk. 8. gads arī, protams, var augt un mācīties, un tas viss ir labi. Bet, nezinot to, daudz cilvēku konsultācijām atnāk, viņiem 7. gads ir kā kārtīgs gailis, kas atnācis un ieknābis. Jā? Tāpēc, ka milzīgas krīzes notiek. Jo viņš atņem to, ko cilvēks nav, kā saka, negodīgi ir paņēmis iepriekšējos gados. To 7. gads nāk un paņem. Mēs nezinām, ko mēs esam paņēmuši negodīgi. Ja tas nenozīmē, ka tu esi kādu mūlu nozadzis. Tas nozīmē, ka es kaut ko ar ego pa daudz paņēmis, varbūt kādam tur kaut ko uzspiedis, varbūt kaut ko tur paņēmis ne savu kaut kādā veidā, ne tiešā veidā, ja? Kaut kā enerģija kaut kā tur paņēmis. Saku, varbūt kāda eksploatējas drusciņas kaut kādā veidā, ja? Aiz sliktiem nolūkiem, mēs tā dzīvojam, ja? Piemērs, ja man pašai ir sācies tikko 9. dzīves gads, Okay. Bet redzi, manā dzīvē pēdējie 2 gadi, gan 8. gan 9. ir kaut kādu pilnīgi jaunu apziņas stāvokļu sākums. Un tas ir lielā mērā saistīts ar tādu manu profesionālo darba dzīvi, teiksim tā, un ar sapratni par to, ka klasiskā darba sistēmā es varbūt vairs pat nemaz nevēlos iekļauties, un visu dzīvi es domāju, ka man ir jāiekļaujas viņā, un tagad es jau skatos uz to savādāk. Un man šie gadi ir praktiski par to, ka es esmu pat zināmā mērā spiesta saprast un ģenerēt pati no sevis jaunu kaut kādu virzienu savā dzīvē, ar ko man nodarboties un kā man būt pasaulē noderīgai. Protams, arī, lai tas nestu, piemēram, finansiālu labumu. Un tu saki, ka 9. gads ir tā kā beigas. Man ir atkal, ka man visu laiku ir kaut kas no jauna jādara. Kā tu to, piemēram, varētu nokomentēt? No jauna, tāpēc, ka tev dzīves periods ir tāds, ka tu kaut ko esi nomainījusi un tev kaut kas jāuzsāk jauns ir, ja? Bet no 9 gadu ciklu skatoties enerģijas, tās ir beigas. Un jaunu uzsākt varbūt pat ir bišķi grūtāk. Tev būs 1. gads, tev būs daudz vieglāk to izdarīt. Ja? Es nekad nesaku neiespējami, jo tad, ja neiespējami, tad mēs nolaižam rokas un neko nedaram. Mēs varam iet un darīt. Ja? Un tā tas ir. Un 9. gads jau principā, neskatoties, ka tas ir nobeigums, viņš ir nobeigums 9 gadu ciklam. Tas nozīmē, ja cilvēks dzīvo atkal, kas saka, disciplīnā, disciplīna vajadzīga visu laiku, jā. Tātad mums jātur savu enerģiju. Tādāk, ja mēs ejam, kā saka, kaifosim, tad tās enerģijas kā kura. Cits gads mums ļaus pakaifot, bet 7. neļaus, 9. neļaus. Tur būs milzīgas domas visādas, jā. Emocijas būs spēcīgas, vajag tāpēc uzturēt savu ķermeni disciplīnā, tad viņš ļauj vēl ražu savākt no tiem 9 gadiem. 9. gadā var gūt ražu, viennozīmīgi, ja vajag, jā. Bet jāuzmanās no tā, ka mēs, par ko viņš ir? Viņš ir par to, ka beigsies kaut kādas lietas, kuras tev nevajag nākošā gadu ciklā. Un ko tas nozīmē cilvēku dzīvē? Tas nozīmē, ka var izbeigties kaut kādas, varbūt kādas attiecības, varbūt kāds projekts vai kaut kas tev, kas nevajadzīgs. Kā saka, dzīve tev teiks, šito tev nevajag. Mēs jau nevaram atlaist neko. Mēs jums pieķēruši, nē. Un tajā brīdī notiek kas? Lielas emocijas, un jo mēs vairāk emocionēsim tajā brīdī, jo vēl vairāk atņems. Tā enerģija strādā. Strādāsim ar veselību, viesību, kā saka, attīstībā, un grūtāk ir 9. gadā uzsākt kaut ko jaunu, bet tas nenozīmē neiespējams. Tas nozīmē, ka var. Nozīmē, ka var un vajag. Ja vajag dzīvi, ja prasa, ka vajag, tad vajag. Manā gadījumā tas ir mainīt domāšanas veidu. Jā. Ļoti spēcīgi pēdējos gados. Tieši tā, mēs jau atsperamies no tās dienas, kurā mēs piefiksējam, ka mums kaut kas jāmaina, no tā mirkļa. Ja? Labākais brīdis, kad sev mainīt, ir tagad. Ja? Nevis gaidīt kaut kādu citu gadu. Bet no otras puses jāsaprot, ka tās enerģijas viņas ietekmē. Viņas nevar ignorēt. Var ignorēt, bet viņas neko labi nedos ignorēšanu. Labāk paņemt tieši to, ko tā enerģija dod plusā, jo viņa atkal plusā un mīnusā strādā.
Un, ja mēs nerunājam tikai par gadiem, bet arī par mēnešiem, jo iespējams gads liekas tāds ilgs, garš periods, un tagad visu gads nevar būt, ka katra diena būs vienāda. Protams, ir šis lielais enerģijas nospiedums, bet ir katrs mēnesis, un tad varbūt arī mēneši atšķirīgi. Viens ir ar uzrāvienu vairāk darbs, vienā vairāk mierīgi atpūties, kādas tur ir varbūt tie varianti? Super jautājums, tāpēc, ka tas jau jautājums pats par sevi viņš aizved uz to, ka tieši tā, gads ir gads, mēnesis ir mēnesis, un vēl ir dienas enerģija. Tātad, ja mums vajag kaut ko priekš sevis uzsākt, vai vienalga atkarībā, ko mums vajag, mēs izvēlamies no tā, kas ir labāko. Jo citreiz, klausies, ir taču tādas dienas, ka tev, piemēram, man, es runāšu par sevi, jāuzģenerē gribas kaut kādu ideju, kaut kādu jaunu, kaut ko izdomāt, izštukot, paveikt. Un tu pilnīgi dari, ko gribi, un tu nevari viņu dabūt no sevis ārā. Un ir cita diena, kad tā garām ejot, viņi tev atnāk, vai ne? Tas ir no šīs dienas enerģijas arī atkarīgs. Jā, tieši tāds ir. Tas ir no dienas enerģijām atkarīgs, un tas ir arī no cilvēka stāvokļa, protams, atkarīgs, jā. Viņš būs saspringts, tur visu laiku kaut kāds, viņam baigi idejas nenāk. Saspiests, pēc būtības var teikt, ka kanāls ir aizžamiegts ciet. Kā saka, kur idejas nāk? Staigājot, svaigā gaisā, dušā, baseinā, vienalga, kaut kur ir relaksiņš, bišķiņ tāds, kur mēs jūtamies labi, nesaspringti. Vai kustībā arī esam kaut kādā, bet ne stresainā kustībā, bet tādā rīcības enerģijā. Tur arī nāk, kā saka, ir enerģija un viss notiek. Un, protams, dienas un mēneši enerģija arī viennozīmīgi ietekmē. Tā kā tas arī ir tas, ka tev ir. Es ikdienā saprotu, kāds gads man ir. Gads ir lielā enerģija. Tālāk, ir mēnesis, bet ir dienas. Es pēc dienām arī orientējos. Personīgi es dzīvoju pēc tā kalendāra. Es saprotu, man šodienas diena, piemēram, ir kaut kāda, tieši šitā diena man ir trešā. Jā. Trešā vispār labvēlīga enerģija. Tā ir, kā saka, dzīvo atkal kulturāli jādzīvo visu laiku, bet viņi vairāk par sevis pieprasījumu, par zināšanu uzņemšanu, par sevis paplašināšanu. Mēs uzņemam tagad šo raidījumu. Tas ir kaut kāds aizies, kaut kāda tautā, kāds vēl paskatīsies. Ļoti laba diena. Ir vēl dienas, ka to var darīt, bet, teiksim, rītā man būs 4. diena. Es saprotu, atkal būs patiesās zināšanas, jāsakārto dokumenti, ir kaut kādas lietas, kas jāsaved kārtībā. Un jādzīvo pozitīvi, tāpēc, ka viņiem mistisks enerģija klāt ir. Ja dzīvos negatīvi, būs negatīva mistika var notikt. Negatīva mistika tas ir kaut kas nepatīkams, ar loģiku neizskaidrojums. Un kā parasti cilvēks, kurš tagad mūs klausās, viņam ieinteresē, viņš arī gribētu varbūt tādu savu kalendāru pats uzzīmēt vai saprast vai iemācīties rēķināt, lai apmēram noorientētos. Kā to var izdarīt? Jānāk mācīties, kā savādāk, tāpēc par personīgā kalendāra apmācības tas ir viens neliels bloks. Neliels vai liels, nezinu, kā viņus nosaukt, viens no daudziem moduļiem visā pilnā ciberpsiholoģijas apmācību kursā. Tur es stāstu par tiem kalendāriem, kā viņus aprēķina, kā viņus pielietot. Cilvēks katrs var tālāk to pielietot un izveidot. Jo tur jāsaprot vienkārši dienas, jāsaprot, kā tas strādā. Tur nav sarežģīta matemātika, bet, 2 minūtēs to neizstāstīs. Klauda, man nodarbināja tāds jautājums par to, ka es papētīju savu apkārtni un cilvēkus, kas man dzīvē šobrīd ir līdzās, un es domāju, katram būtu interesanti papētīt, kādas tad enerģijas viņiem staigā apkārt, un, kā saka, tur 6, 5, 4 vai kurš no 9 cipariem. Un es secināju, ka man dzīvē ir diezgan acīm redzot daudz bijuši viena veida cilvēki, un tas man lika aizdomāties. Interesanti, jo, protams, katram ir savas tomēr rakstura īpašības, varbūt katrs savādāk izpauž šīs enerģijas un viss cits, kas vēl ir klāt, Kā tu teici, apziņas skaitlis nav vienīgais, vēl ir misijas skaitlis un tā tālāk. Bet tomēr tas par kaut ko liecina. Vismaz man tas liek aizdomāties. Kā tu to komentētu? Mums dzīvē dzimst bērni, ir draugi, radi kaimiņi, mammas, tēti, kolēģi. Un lai vai kā, ir kaut kāds tas primārais loks, ar kuru mēs esam tai kustībā. Un ja tur atkārtojas, teiksim, attiecības ar kādu vienu cilvēku beidzas, bet nāk tas pats cipars atpakaļ. Ko tas nozīmē? Tu vēl neesi kaut ko ar viņu iemācījies? Jā.
Tie cilvēki, jā, viņi ienāk mūsu dzīvē, mēs varam no viņiem mācīties. Ja mūsu dzīvē var ienākt tikai 2 veidi cilvēki. Vai nu mēs no viņiem mācāmies, vai mēs viņus mācam. Ja? Citu veidu cilvēki nav. Arī, ja mums atnāk kāds mūs terorizē dzīvē, kāds uzrādās kāds bērns vai vienalga, vai citreiz bērns mūs terorizē, attiecības grūti kādam var iet, citreiz tas var būt priekšnieks kādam vai kāds kolēģis darbā. Vai, tā ir mūsu sajūta par to, otrai pusē varbūt tāpat neliekas. Protams, otrai pusē tā neliekas, bet mūsu sajūta tā ir, jā. Un mums viņš liekas kā tirāns. Īstenībā viņš ir skolotājs arī. Viņš pat neapzinās to. Un arī tās attiecības var ātri izmainīt, jā. Un par tiem cipariem cilvēkiem, kas ir, jā, kad ienāk kaut kādi, mums bieži ienāk tādi cilvēki, kāds mums ir, vai nu gads vai mēnesis, ja? Bieži var ienākt, ja? Arī. Tas nav jau viennozīmīgi, bet ļoti bieži tā ir, ka viņi ienāk, viņi vienkārši palīdz to enerģiju mums vairāk uztrenēt. Jo tā ir enerģija, kur mēs sevī varam uztrenēt. Tad iedod piemēru, pieņems, es esmu dzimusi 7. datumā, tad man būtu jāienāk... Nē, tas vairāk ne tā, tas vairāk ir no tā, kādu gadu tu izdzīvoji. Tad, piemēram, tagad ir 9. gads, tev iespējams kāds 9, ar apziņas skaitli 9, vai varbūt viņi visi 9 ienāks, jā. Tātad kaut kādā veidā viņš tev parādīs varbūt tās kaut kādu tur kalpošanas enerģiju, kādā veidā to var darīt, jā. Kaut kādā veidā viņi mums tur tā uzrodās blakus. Ja? Tā kā, bet kā viss līdz galam precīzi, lai viss pilnīgi precīzi tev tas atnāca tāpēc, to jau zina tikai augstākais. Ja? Bet tādas likumsakrības ir, jā. Kā to viegli uztvert un kā to atkal, jo ciparpsiholoģijā, jā, nu ir šis princips, ko arī stāsti gan tu, gan tavi skolotāji stāsti, kuriem es arī sekoju, ka ja tu zini, kādi cipari tev ir apkārt, tev kļūst vieglāk ar viņiem, jo tu viņu tā kā, it kā izproti labāk. Es zinu, kādi cipari man ir apkārt, un to vienu es esmu, protams, arī dziļāk tāpēc papētījusi, ka man viņi ir bijis gana daudz varbūt, un es tā kā cenšos viņu izprast, un es joprojām nesaprotu, kāpēc viņš nāk tik daudz manā dzīvē. Vajag jau izprast, saprast, ko tu viņam var dot, prast piedot un dot viņam iespēju. Ja? Saprast, ko tu viņam var dot. Te būtu jāvadās pēc tā savā, kāds saka, talanta, vai ne? Nē, te būtu jāvadās vairāk pēc tā, ka tu saproti, ko viņš vispār grib. Ja? Pēc viņa ego. Tad, kad tu viņu izproti, viņa ego, tu saproti, ko grib viņa ego. Viņam pašam ar savu ego ir jāstrādā, bet tu vari dot to, ko grib viņa ego. Citādāk tu visu laiku pret viņa ego. Tad pēc būtības, zinot šī konkrētā skaitļa, tās ego lamats, ja, to, ko viņam kārotos, un ja es viņam to dotu, tad tā kā tāds mierīgāks noskaņojums iestātos. Ja? Jā, tieši tā, tu zini, ko viņa ego grib, viņam dod. Ļoti labi. Šis ir tāds absolūti patiesībā konkrēts padoms. Un man patīk tas, kā arī ciparpsiholoģija daudz ko stāsta un skaidro par bērniem. Jo mēs dažkārt ar mūsu pašu bērniem nezinām, kā sadzīvot, kā audzināt, kā uzvesties, kā miedarboties. Un es arī par saviem bērniem esmu papētījusi viņu skaitļus un patiesi ļoti precīzi nolasās tās enerģijas, it sevišķi lielākajam bērnam, kurš jau ir ļoti brīvi pauž savu raksturu. Un tad ir ārkārtīgi interesanti saprast, ko viņa ego, ja viņas, mana meita, ego vēlas un censties to arī iedot. Un atrast pieeju, tieši tā, atrast pieeju. Bet, kā saka, es gribētu teikt tā, ka no tās informācijas, kas ir pieejami, tur, kā saka, vienkārši publiski tā, jā. Var nepietikt. Jā. Vajag bišķiņi izprast vairāk to bērnu, saprast, kā viņiem darboties. Bet, jā, protams, mēs tā virspusēji arī varam jau saprast, tas tur tāds. Ja tāpēc tādā virspusējā valodā mēs tā runājam, tas tur viennieks, tas tur divnieks un tā tālāk. Cilvēks nav tikai viennieks, divnieks. Jā. Tas ir tikai tāds pieskarties bišķiņi, kā viņa prāts strādā un tā tālāk. Jā. Jautājums ir, cik dziļi mēs tajā komunikācijā ieejam. Ja? Tad vajag saprast, kā viņš tiks ietekmēts. Ja? Bērnam jau vispār, bērnam vieglāk, tāpēc, ka viņam tiešām tas apziņas skaits pārsvarā visu nosaka. Viņam jau misija vēl nestrādā. Mēs ar tevi un ļoti daudz citi visi esam dzimuši 1900 un tā tālāk gadā. Un mūsu jaunā paudze ir dzimusi 2000 un tā tālāk gadā. Tātad tur ir divnieks, ļoti daudziem vairs nav viennieki vispār kā tādu, ja gadījumā neeksistē varbūt janvārs vai pirmais tas datums.
un vispār ir 0 vēl tā visā pa vidu. Un kas tad tur? Man interesē, kas šīs 1000-gadus bērniem var daudziem izpalikt no tā, kas mums ir visiem piemitis. Jā, viņiem vairāk, protams, ir psiholoģiskie aspekti ir iedzimti, par cik tā otrā enerģija, 2000 visiem divnieki ir, kā minimums. Pagājušā gadsimtā nebija divnieki, tātad tas nozīmē, ka daudziem cilvēkiem nav empātijas, nav psiholoģiskā sapratne par otru cilvēku, nav attiecību veidošanas prasmes, kā ielikts. Tagad tas vairāk ir, bet nav atkal ļoti daudz citas kompetences, kas ir, piemēram, nav devītnieku daudziem, kas ir vispār rīcības enerģija, tāda mehānisku darbību atkārtošana. Tas, ka mūsdienu jaunieši ir tādi grūti noturami pie viena uzdevuma, vai viņiem, ne? Viņiem ir tā, ka ir jau arī pēc 2000. Gada zimušie ar ļoti daudziem skaitļiem dzimšanas datumā, bet lielai daļai ir ļoti maz skaitļu dzimšanas datumā. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām, ja tur ir daudz atkārtošos skaitļu, tas ļoti pastiprina vienu enerģiju konkrēti, kura ir un pārsātina. Tur arī jāsaprot, ko darīt un kā darīt tas un kā tas strādā, bet ļoti daudz kas trūkst. Līdz ar to mums jāsaprot, ka tie cilvēki, viņi nav tik praktiski no vienas puses. No otras puses, viņi dzīvē var kļūt ļoti praktiski, bet mums vajag pacietību. Iepriekšējā gadsimtā dzimušiem vajag pacietību, lai viņiem parādītu visu, kā darīt. Jo cilvēks vienkārši neprot elementāras lietas izdarīt. Piemēram, paņem birsti un izslauki to stūri. Viņš nemāk to izdarīt. Viņš nekad nav redzējis, kā to dara. Viņam vismaz vienu reizi jāiziet un jāparāda, bet šitā te slauka birsti un šitā. Mums liekas, ka tas pats par sevi saprotams. Un tā tas ir ar jebkuru lietu. Tā kā saka, pagājušā gadsimta cilvēks var prātā varbūt brīžiem sajukt ar šito, kā. Bet tāpēc, ka viņš nesaprot, ka tā ir. Viņiem atkal cits ir kaut kas. Un ko nozīmē šī 0? 0 neko nenozīmē. Tātad tukšums vienkārši. Kāda kompetence pietrūkst? Jā, vienkārši pietrūkst viss tas, kas nav. 0 tai skaitā, nav nekas, tas nav. Tas neaizpild neko. Tāpēc, ja iet runa par visu datumu, ja iet runa, teiksim, tur atkal jau par apziņas skaitli, un tur ir 0 kaut kur, viņai ir kaut kāda nozīme. Bet, tas visam kaut kāda nozīme ir. Tad ir šis jautājums, protams, par finansēm, par naudu. Visiem tā ir aktuāla tēma, jo lai vai kā, bet mēs dzīvojam materiālā pasaulē, mums visiem ir jāmaksā rēķina un jābūt iespējām, kuras mēs vēlamies, kuras mūsu ego vēlas bieži vien. Vai visi skaitļi ir piemēroti tam, lai dzīvotu tādā, arī finansiālā labklājībā, jāsaka tā, jo tomēr tas ir patīkami. Nenoliedzami. Kāds var teikt, ka ir ļoti labi dzīvot vienam brīvībā, mežā vai kaut kur neviens netraucē un tā tālāk. Katram ir šī sava mēraukla. Bet tomēr ir patīkami būt arī tādos komfortablos fiziskos apstākļos. Un daudz ko mūsdienās kā enerģijas apmaiņas līdzeklis, tā ir nauda. Tas vairs nav barters. Vai jebkuram skaitlim ir iespēja nonākt uz tādu labklājības zara? Vai tomēr ir aspekti, kuri ļoti to apgrūtina. Tu netiks turpat, lai vai kā tu sapņotu, programmētu sevi, manifestētu un izmantotu visas šīs metodas, klausītos kaut ko pirms gulētiešanas vai rakstītu pilnas klades ar kaut kādām vēlmēm. Jā. Labs jautājums. Protams, viennozīmīgi, kad dvēsele nāk ķermenī, ķermenis ir materiāls, viņš ir jābaro, viņš ir jāuzsilda ziemā, siltumā jāpatur un jāmaksā pa apkuru un tā tālāk. Materiālais viennozīmīgi ir, viņam ir jābūt dzīvē. Nevar cilvēks dzīvot bez materiālās labklājības. Pieķerties matērijai, tas ir cits, tas slasts. Kā saka, mums matērijai pakaļ jāskrien nav vispār, bet tas, ka mums vajag, lai mums vismaz ir ko ēst un rēķinus samaksāt un dzīvot labklājumā, katram tā labklājība arī ir dažāda. Tas, kas attiecās no skaitņiem, viennozīmīgi visi var būt labklājībā. Ja iziet no skaitļu enerģijas, no kaut kāda iedzimtā dvēseles koda, ko mēs pētam to ciparu psiholoģiju, visiem ir iespējams. Visiem. Par to jautājumu nav. Jautājums jau ir cits. Tā jau ir vairs ne tikai ciparu psiholoģija, tā jau ir vēl, kas saka, senās zināšanas vispār par naudu. Kā ir,
Katram jau mēs atnākam ar kaut kādu zināmu čemodānu šajā dzīvē, tik un tā. Ja? Tas ir saistīts jau ar iepriekšējām pieredzēm arī. Ja? Un tas čemodāns kaut kādu izmēru visiem viņš ir. Tā saucās dievbijības čemodāns vispār, cik mums ir liela dievbijība. Mēs tādu īpašību nekad neesam aizskāruši nekur, bet tas nosaka ļoti, cik mēs te veiksmīgi šajā dzīvē strādāsim, pelnīsim un tā tālāk. Un jā, tur skaidrs, ka tie čemodāni atšķirās. Visiem nav vienādi, jā. Kā saka, miljardieri jau visi nebūs. Jā. Bet labklājībā viss var būt, jā. Kā saka, Dieviņš ir devis visiem būt. Tālāk ir mūsu izvēle, jā. Mums ir, kā saka, iedotas starta kārtas. Tās starta kārtas, tas ir nāk no mūsu iepriekšējām pieredzēm, ko mēs iegūstam, ko mums dvēselē vajag, jā, ko viņi izvēlās, ko viņi iedala un ko viņi izvēlās. Tālāk bērns mūs piespēlē, jā. Bērni mūs izvēlās, nevis mēs bērns. Un tā tālāk. Un tur ar naudu runājot tieši tas pats ir. Jā, tas pats. Mēs jau ļoti slikti uzvedamies. Jā. Mēs darām visādas darbības, lai sabojātu savu dzīvi, bet pēc būtības visi labklājībā var dzīvot. Tu pats esi citās sarunās arī teicis, ka tu dzīvē esi piedzīvojis kāpumus, kritumus, un tostarp arī, protams, šajā materiālajā aspektā, un tagad tu esi izvēlējies ciparu psiholoģiju kā tādu lielu un centrālu savas dzīves virzienu, es tā saprotu. Un vai, piemēram, tavs personīgais piemērs vai tev pašam, tas, ka tu, ja es pareizi saprotu, esi tā kā nostabilizējies uz tāds savas dvēseles ceļa, kur tu jūti, ka tas ir tavs labākais šobrīd pašizpausmes veids, kā tu vari iedarboties ar sabiedrību, vai tas arī tev nozīmē, ka tajā materiālajā jomā vajadzētu iet ar vienu labāk? Viennozīmīgi. Tas nozīmē to, jā. Kaut gan tas, tātad nevis kaut gan, bet ka mēs realizējam savu enerģiju, jā, mēs visu laiku ejam tā kā drusciņ kalnā. Tas ir ceļš ilgtermiņā, tāpēc, ka mans ego, kā saka, mierīgs ir. Ja? Es eju, kā saka, nepieķēries darba augļiem. Un es realizēju to enerģiju, kas manī ir ielikta. Un tā katram vajag. Ja? Lai viņš dara kaut ko citu, katrs dara kaut ko citu, bet tad, kad viņš realizē savu enerģiju, kas viņā ir ielikta, tad viņam visu laiku ir tā, ka viņam visums negrauj tās ilūzijas, jo visumam ir divas funkcijas – piepildīt mūsu vēlmes vai sagraut visas ilūzijas. Tā kā mēs visu laiku esam ilūzijās, tad mēs it kā gribam piepildīt vēlmes, bet mēs jau tās vēlmes gribam piepildīt kā? Tieši tā, kā mēs gribam, nevis tā, kā visums mums viņas iedos. Ja? Un tikko, kad mēs ejam tā, kā mēs gribam, tad mēs atkal ejam ar savām prāta ilūzijām. Un ikdienā arī visu laiku ejam, un attiecībās mums visu laiku vajag tā, kā mums vajag, un nesaņemam tā, kā vajag. Tikko, kā mēs ieslēdzamies savā ego, tā visums visu laiku sūta mums virsū krīzi, lai grautu mūsu ilūzijas. Līdz ar to nesanāk tā realizācija. Tas, kas attiecās uz manīm jautājumu uzdevumu, jā, es tagad viennozīmīgi eju to, kas man patīk. Tā ir ciparu psiholoģija. Tās ir arī veidiskās zināšanas. Tur ir plašums un dziļums ir liels. Kaut gan tajā visu to vienkāršību jau es esmu globāli visu sapratis, bet patīk izzināt vēl vairāk, jā, tajā visā. Un jā, es tieši ar to realizējos. Dodu cilvēkiem tās zināšanas, konsultēju, apmācu ciparu psiholoģijā, man tas vienkārši uzlādē. Tad man vienkārši ar to enerģiju iet. Viss. Tur neko nevajag vairāk. Bet tas nozīmē, ka arī, teiksim, ja tādā veidā enerģija, un tu esi gandarīts, tad arī šī fiziskās pasaules materiāla enerģija arī vieglāk pie tevis nāk. Tieši tā. Materiāla enerģija arī iet līdzi, protams. Tāpēc, ka materiāla enerģija nāk tā, ka ne jau es viņai skrienu bakaļ. Es dodu no sevīm, un par rezultātiem es neatbildu. Par rezultātiem atbild Dievs. Viņš man iedos vai neiedos. Jā? Es varu izdarīt tikai un ietekmēt tikai procesu, kā es varu realizēties. Un jebkurš cilvēks. Neviens cilvēks nevar ietekmēt rezultātu. Viņš var ietekmēt tikai procesu. Rezultāts būs vai nebūs, tas ir cits jautājums. Ja nepatīk rezultāts, uzlabo procesu, bet rezultātu tur nevar ietekmēt. Tāpēc te jau visiem jāiemācās nepieķerties. Jā, arī es mācos nepieķerties, jo mēs jau tajā materiālā pasaulē esam kaut kā iepīti. Jā. Bet cenšos, kā saka,
ļoti labi cenšos nepieķerties nekam. Līdz ar to vienkārši vairāk fokus lietas uz to, ko tu dodi, kam tu dodi, kā tu dodi, un tu te audas kādas idejas arī tāpat atnāk, atkal var kaut kā iedot, caur došanu. Bet, kad es eju caur došanas un ņemšanas līdzsvaru likumu, saprotu, ka, ja tev kaut kas netiek dots no dzīves, tev jādod vairāk. Un tad tev nāks apakaļ. Vienkārši kaut kur es paņēmu, varbūt pa daudz, tāpēc, ka nav līdzsvara enerģija. Dod vairāk, dod. Tad tu atkal uz otru pusi līdzsvaru izjaucas. Tev nāk atpakaļ līdzsvaru. Kā ciparu psiholoģija raugās uz šo aspektu, par ko daudzas mācības runā? Vai sievietē vajag iet materiālajā pasaulē, arī cīnīties par savu vietu, ja vai vajag kāpt vīriešu kurpēs un biksēs un strādāt tādā vīrišķīgā enerģijā? Ja? Jo ļoti daudz par to runā, ka sieviete ir sievišķīga enerģija, vīrietim vīrišķīga. Mēs tomēr visi esam arī vienkārši cilvēki un vienkārši dvēseles un visi vēlas realizēties. Bet kā sievietei šai materiālā pasaulē justies un ko ciparu psiholoģija par to saka? Ciparu psiholoģija caur cipariem vairāk var pateikt sadarībā, ko uzlabot un kā uzlabot, bet es jau ne tikai ciparu psiholoģiju, es skatos to caur vispār senām zināšanām, kā vispār attiecības veidojās, jau kā ir dabā ielikts vislabāk. Protams, ka mēs tagad mūsdienu sabiedrībā esam ļoti prom no dabas. Ja? Tāpēc arī tā, kā saka, kategoriski, kritiski nedrīkst skatīties, jo mums ir, kā saka, pamazām kaut kā jāmēģina sakārtot, jo ne visiem tās situācijas ir tik vienkārši. Ja? Es tagad pateikšu, vajag tā. Viņiem tas ir vispār tik pilnīgi pretēji, ja? Kad viņi tagad saka, vecī, tu tur baigi gudri runā. Ja? Bet dabā tā tas ir, ja? Tas jau nav izdomāts. Vai vajag vai nevajag, labāk jau nē. Labāk jau sievietei ir realizēties sievišķajā laukā un vīrietim vīrišķajā, jo attiecība princips jau vispār ir, ja tev, kā saka, vīram ir sieva, tad kāpēc vīram sievu sūtīt vispār pie citiem vīriešiem? Ja? Viņam vajag maksimāli viņu atbalstīt un nodrošināt, lai viņai nav jāiet pie citiem vīriešiem. Bet tā kā vīrieši to nesaprot un varbūt nesenāk, ja nesenāk kaut kur, tas tā jau vēl nav problēma. Tas nozīmē, ka vajag saņemties un kaut kā atrisināt. Sievai varbūt arī jābūt pacietīgai, lai pieciestu bišķiņā, ja? Visādas dzīvē krīzītes varbūt un tā tālāk, bet censties regulēt savu kuģi tādā gultnē. Ja? Jo savādāk nesanāks tajās attiecībās, jo sieviete zaudēs sievišķu enerģiju. Vīrietim viņu pietrūks un būs konflikts. Mums vienkārši neapzināti vīrietis viņu iesmeklēt. Interesanti, jā, jo man par to ir savas sajūtas, tāpēc, ka es laikam esmu tāds cilvēks, kam ir ļoti svarīgi būt sabiedrībā un būt daudz sabiedrībā, kā mēs zinām, arī atzinību gūt no sabiedrības un arī kaut kādā zināmā mērā tas materiālais atalgojums manā prātā arī ir šis atzinības ekvivalents kaut kur. Un sanāk tā, ka ja es dzīvotu tikai tādu mierīgu mājas dzīvi, man tā ir bijis, un man laikam liekas, ka tas ir smagi. Kā tu to komentēt? Jo es jau neteicu, ka sieviete jāsēž mājās. Es teicu, ka viņai nevajag iet pie citu vīriešu strādāt. Ja? Viņa ir iet savus projektus taisīt. Pirmām kārtām viņa ar māju tiek galā. Ne jau tas nozīmē, ka viņa mājkalpotāji, ka viņai jāizmazgā viss un tā tālāk. Ja nevar atļauties paņemt, kas mazgām, tad sarunājam, kā to var izdarīt. Ja? Vīrietis viennozīmīgi nebūs tas, kas mazgā māju, bet vīrietim tad, ja sieviete arī nebūs tā, tad vīrietis ņem un nodrošina to. Bet tie būs izdevumi, tad jāskatās atkal pēc katram, kā saka, pēc jaudas, bet sievietei realizēties, viņa var viennozīmīgi iet realizēties, jo viņai ir sievietes vispār, kurām ir enerģija tāda, ka, bišķiņ māja, bišķi pa šauri ir, kā saka, vajag vēl kaut ko, jā. Tas ir mans gadījums. Jā, tavs variants un ir vēl varianti, jā, jo tur, protams, jā, tā enerģija arī nav tā, kas tagad sēdēs mājā harmonijā. Tad vispār harmonija tev neapmierina, ja harmonija tev vajag, lai ir bišķiņ kaut kāds tāds, kas saka, action, jā. Izaicinājums ir, tad tev ģenialitāte ieslēdzās, jā. Tieši caur to arī tev ieslēdzās ģenialitāte. Tev uzreiz ir ko darīt, ko pielietot, ko atrisināt, ko uzlabot, jā. Un tas ir ļoti labi. Bet iet pie cita priekšnieka strādāt, citā birojā, darīt vari,
Bet atceries aspektu, ka sievišķā enerģija tev kritīsies, jebkurā gadījumā. Un tavs vīrs viņu nesaņems. Bet ja tu strādās ar, piemēram, ar sievietēm, ar bērniem vai vecākiem cilvēkiem, tad tu to sievišķo enerģiju nenoliesi. Ja? Tad tu vari strādāt. Tu strādās ar vīriešiem, arī noliesi. Jā, jo nonākot tādā droši vien, es tā pieļauju, ka nonākot tādā kārtīgā vīriešu kolektīvā, varbūt mazliet tā konkurences sajūta ieslēdzas un tur sākas tas cīniņš, kurš ir nevajadzīgs. Tur jau savādāk notiek. Tur pat nav jākonkurē, tev pat nav ar viņiem jārunā. Tu vienkārši tajā laukā atrodies, un vīrieši tev ar acīm viņu atņem. Tu vienkārši var iet un nerunāt ar viņiem. Mūsdienu sabiedrībā reti, kur ir tādi uzņēmumi un tādas struktūras, kur ir tikai vīrieši un tikai sievietes no Eiropiskā un tādā vidē. Pasties uz mūsdienu sabiedrību, kas notiek ar ģimenēm. Viņas ir laimīgas. Pasties, cik ir laimīga ģimeņa, cik ir parauga ģimeņa. Pārsvarā visur ir slikti ir diezgan. Slikti ir diezgan. Ja? Tāpēc sev es saku, ka es stāstu, kā tas ir dabā enerģija, kā strādā. Tālāk, protams, izejam no tā, kur mēs atrodamies mūsdienu sabiedrībā. Mēs dzīvojam Kali jūgā. Mēs esam ļoti, kā saka, meistarībā sapinušies nepareizā virzienā. Tāpēc, ka ir zemes, kur vēl šīs kultūras ir saglabājušās, un tur ļoti spēcīgi strādā tās kultūras. Ja? Mums jau tagad, kas mums ir visu laiku matērijā mēs esam. Mēs visu laiku gribam savu paudu, savu iekāri apmierināt. Un tā ir galvenā problēma cilvēka. Cilvēks ir galvenā problēma, bet to Dievs radījis ir to problēmu. Priekš cilvēku, priekš dvēseles. Lai viņi sapinās, cieši un atnāk apakaļ pie viņa. Tā kā viņi sapinās, sapīsies, kārtīgi cietīs, tad viņi sapratīs, ka kaut kāds cits ceļš jāmeklē. Tad arī kaut kādā atradīs. Klau, man tāds pēdējais jautājums vēl ir palicis arī filozofisks. Manās sajūtās bieži vien Latvija ir tāda smagnēja valsts. Lielā mērā laikapstākļu dēļ, lielā mērā kaut kā cilvēki, varbūt mēs neesam tik viegli, tik priecīgi, tik mentāli atvērti un tajā domāšanā un uzvedībā viegli, kā tas varbūt ir citur, kā mums ir ierasts domāt dienvidos, ja? Bet vai ir kaut kas no ciparpsiholoģijas aspekta, es nezinu, piemēram, valsts dibināšanas datums vai kas cits, kas veido tādu, to mūsu kopējo arī šo enerģiju, jo mēs katrs esam dzimuši savā datumā kā cilvēki, bet mums ir valsts tomēr kā struktūra, varbūt ir vēl kaut kas to nosaka. Kāpēc ir tādas vietas, kur ir tā kaut kā tā vieglāk enerģētiski, un ir šīs vietas, kur cilvēki nes tādu lielāku smagumu. No ciparpsiholoģijas aspekta, protams, es neesmu pētījis, godīgi sakot, šo jautājumu vispār. Man tad jāpēc, no galvas nevarēšu atbildēt ne par datumiem, neko, es vienkārši neesmu viņus skatījies. Ja? Bet viennozīmīgi ir tā, ka no visādi dibināšanas, no pašas vietas nosaukuma ir atkarīgs daudz, kas arī un tā tālāk. Atbildot uz jautājumu, kādu enerģiju mums dod Latvija, tātad Latvija mums dod enerģiju, smagu darba enerģiju. Cilvēki, mēs te dzīvojot visu laiku savā apziņā, mūsu enerģija darbojās uz to, ka mums te ļoti cītīgi jāstrādā, lai nopelnītu naudiņu. No otras puses, cītīgi strādājot, mēs arī viņu varam nopelnīt, bet viņi ir vairāk tāda smaga darba enerģija. Tas nav par radošumu, par vieglumu. Ja? Un no ārpuses savukārt angliski runājiešo, tie mūs caur to apziņu skatoties, enerģija vispār ir augšā lejā enerģija, tāda krīzes enerģija. Kā saka, ir pacēlumi un ir kritumi, ja? Un to mēs jau redzam, kā mums ir Latvijā vienmēr bijis. Ja? Esam gājuši dažādiem laikiem cauri. Tāda enerģija dod mums tieši Latvija. Labi, es domāju, ka mēs varam šodienas sarunu nopaļot un novēlēt ikvienam mūsu skatītājiem, klausītājiem atrast savu labāko versiju, savu labāko ceļu, kur viņš jūtas harmoniski. Un iespējams, ciparpsiholoģija ir tā mācība, jeb tā zināšanas, kas var palīdzēt tikt tuvāk klāt savai labākajai versijai, vai ne? Super. Paldies tev par sarunu. Paldies tev, paldies, visiem paldies. Un mēs tiekamies atkal citā sarunā par svarīgo. Atā!